Šodien mēs parunāsim ar jums par novembri no astroloģijas viedokļa. Novembris mums skaitas mēnesis, kas ir saistīts ar skorpioniem. Un, kā vienmēr, tas nav no tiem mēnešiem, ko mēs visi uzskatām par ļoti vieglu mēnesi. Protams, arī šajā novembrī nekas neatšķirsies, jo Saule atradīsies mums Skorpionā, mums atradīsies tur vēl arī Mārs, tur arī vēl būs Merkurs un Prozerpīna. Tātad 4 planētas atradīsies vismaz uz novembra sākumu tieši šajā zīmē. Un visas šīs planētas šeit ir ļoti spēcīgas, kā jau arī pati zīme ļoti spēcīga. Saule dod ļoti lielu drosmi, ļoti lielu izturību, Mārs arī ļoti liela aktivitāte. Un principā novembris īstenībā ir ļoti labs mēnesis, lai varētu aktīvi darboties, lai varētu kaut ko uzsākt. Merkurs te ir dod cilvēkiem ļoti tādu spēcīgu plānošanu, prāta spējas ļoti augsta līmenī, visu, ko var izdomāt, saplānot. Un arī tā, ka Mārs ir blakus, sākt jau kaut kādus konkrētus soļus, tātad kaut kāda konkrēta rīcība arī varētu būt vēlamā tieši novembrī. Tad mums 10. datumā pāries uz strelnieku Merkurs, un tad mums jau vairāk gribēsies uzzināt kaut kādas interesantas jaunas lietas, varbūt aiziet uz kaut kādiem kursiem, pamācīties kaut ko interesantu, jaunu, bet tādu, kas ir jau pārbaudīts, tas, kas varbūt ir saistīts ar filozofiju, ar vēsturi, ar tādām sēnām tradīcijām. Un runājot par tādu planētu kā Venēra, kura saistīta mums ar ļoti svarīgām lietām mūsu dzīvē. Tā ir mīlestība, tas ir partnerattiecības, tā ir arī finansu plūsma. Atkarība no tā, kā, piemēram, atrodas šī planēta jūsu individuālajā kartē, var secināt, kā jums būs ar finansēm jūsu dzīves laikā. Ja, piemēram, Venēra jums atrodas ļoti tāda stabila zīme, piemēram, Vērsi, kur viņa ir pārvaldnieks, tad noteikti ar finansēm jūsu dzīves laikā īpašu problēmu jums nevajadzētu būt. Bet, ja, piemēram, Venēra atrodas Aunā vai arī Jaunavā, tad tur varētu nerunāt par tādu stabilitāti. Bet tas viss ir atkarīgs no tā, kā planētas izvietotas jūsu individuālā kārtē. Bet mēs šodien runājam pagaidām par kopējām tendencēm. Lūk. Un runājot par Venēru, tā atradīsies svaros, un svaros tā ir aktīva, tāpēc, ka tā ir gaisa stihija, tātad viņa ir kustība, un te cilvēkiem ļoti gribēsies kaut kāda vieglumā, tādas vieglas romantiskas attiecības. Turpinot savu ceļu pa svariem, Venēra visiem arī iedos vieglumu un, kā es jau teicu, tādu noskaņu uz romantismu, jo pati zīme, ja mēs runājam par svariem, ir ļoti miermīlīga zīme un tiecas uz līdzsvaru. Tātad, principā, šajā periodā jūs arī varat mēģināt savas attiecības sakārtot. Tas būtu labvēlīgs periods, jo tad arī visi konflikti un domstarpības varētu risināties vieglāk. Ja mēs runājam par mērķiem, ļoti svarīga planēta mums ir Saturns. Planēta, kura saistīta ar mūsu iekšējām vērtībām, ar mūsu profesionalitāti, ar to, kā mēs izjūtam laiku un, protams, kā mēs uzsadam mērķus. Kādu laiku šī planēta uzturās zivīs un vēl kādu laiku turpinās ceļu šajā zīmē. Tev es varu teikt tikai to, ka vajadzētu savus mērķus mēģināt sajust, nevis izdomāt, un vairāk balstīties uz savu intuīciju un savu iekšējo balsi. Ja mēs runājam par laiku un laika izjūtu, tad, protams, šeit mums arī varat jūs visi piekrist, ka laiks šobrīd plūs savādāk. Un tuvākiem gadiem tam vajadzētu arī adaptēties, ka savādāk nepaliks, savādāk nebūs. Tā kā laiku katrs sajūtīs ļoti plūstoši un ātri.
Īpaši iepricināt gribētu vēršus, jo 15. datumā tāds radītājs kā baltais mēnesis pāries tieši uz šo zīmi. Vēršiem pēdējos gados notiek daudz dažādu pārbaudījumu. Tas ir saistīts ar tādu planētu kā Urāns, kas jau 3,5 vairāk gadu uzturās šajā zīmē un liek vēršus adaptēties jauniem apstākļiem un māca būt vairāk elastīgiem. Un 15. novembrī šeit ienāks baltais mēnesis. Es domāju, ka noteikti jums kļūs vieglāk, jo baltais mēnesis mums ir saistīts ar enerģijām no augšas. Tas mums ir papildus atbalsts, papildus palīdzība. Protams, tā nav garantija, un katrs saņems tik daudz, cik ir pelnījis, jo tas ir viens no karmiskiem radītājiem. Bet tas, ka kļūs noteikti vieglāk, tas ir noteikti. Vēl šajā zīmē uzturēsies tāda planēta kā Jupiters, un tad arī būs lielākas iespējas vēršiem kaut ko pieskarties kaut kam jaunam un arī paplašināties. Tas bija kopējas tendences, bet tagad es gribu pievērsties atsevišķi katrai zīmei un nedaudz pakomentēt to. Auni. Auniem šis mēnesis izskatās diezgan konfliktains, neskatoties uz to, ka tur atrodas tāda planēta kā Hirons, kas saistīta mums ar līdzsvaru un partnerattiecību kārtošanu un diplomātiju. Auniem tas mēnesis būs pārbaudījums uz izturību. Un enerģija nomierināsies tikai pēc 20. datumā. Tā kā mēģiniet būt pacietīgi. Vēršiem novembris izskatās diezgan labs. Kā es jau minēju, tur atradīsies baltais mēnesis, jo viņš atradīsies diezgan ilgi. Tā kā viņš 15. datumā ienāks, viņš būs jums 7 mēnešus. Tātad 7 mēneši ir tas periods, kad jums būs atbalsts no augšas. Bet tāpat tur uzturēsies gan Urāns, gan Jupiters, tātad būs arī savam ziņam tādas svārstības. Bet noteikti varat arī pamēģināt pieskarties kaut kādam jaunam lietām un iepazīt kaut ko jaunu. Dviņiem novembris izskatās ļoti veiksmīgs. Un dviņi noteikti var gūt lielus panākumus un sasniegt savus mērķus, ja tie mērķi bija jau iepriekš saplānoti. Bet kopumā novembris tiešām ļoti labvēlīgs. Vismaz zvaigznes tā sākam. Mēneša sākums Vēžiem nesīs izklaides un izpriecas un atpūtu, tā kā izbaudiet to laiku, tāpēc kā sākot ar mēneša vidu, situācija sāsināsies, būs lielāks saspringums un vajadzēs sastapties arī ar negodīgiem cilvēkiem un risināt konfliktus. Tāpēc mēneša beigas lūdzu esiet pacietīgi, bet tomēr drosmīgi. Lauvas turpinās elpot brīvi arī novembrī, jo tāds rādītājs kā melnais mēnesis būs jau projām, un tā noteikti būs lielāka brīvība un vieglākas situācijas. Kopumā var teikt, ka lauvam šis mēnesis izskatīsies neitrāli. Jaunavam gan šis mēnesis būs saistīts ar pārbaudījumiem, jo jaunava ir iegājusi melnais mēnesis, un melnais mēnesis šeit uzturēsies 9 mēnešus, un tā skaitā novembrī jaunavas var saskarties ar provokatīvām situācijām, ar ļoti neviennozīmīgām situācijām. Un šeit arī jāatcerās, ka melnais mēnesis daudzas lietas padara iluzoras. Tā kā no paša sākuma jums var likties, ka jūs iesaistaties kaut kāda labvēlīga pasākuma vai darījuma, bet rezultāts ļoti atšķirsies no ieplānotā, un jūs būsiet ļoti vīlušies. Tāpēc ļoti mēģinam piedomāt un pārdomāt ļoti detalizēti un sīki, ko darīt un kā darīt. Svariem šis mēnesis izskatās labvēlīgs kopumā. Tur uzturēsies tāda planēta kā Venēra, par ko mēs jau parunājam. Tātad svari vairāk būs noskaņoti uz attiecību tēmu un uz ārējo izskatu. Principā tas arī varētu būt labvēlīgs laiks, lai jūs varētu tiešām pievērsties kaut kādam procedūram, kas saistītas ar skaistumkopšanu. Tas attiecas varbūt pat ne tikai uz svariem,
principā viņam pirmkārt, bet uz visām pārējām zīmēm arī. Skorpioniem šis mēnesis izskatās ļoti, ļoti aktīvs un var teikt tā, ka pilnīgi viss, ko jūs ieplānosiet, jums tiešām var izdoties. Tāpēc noteikti, ja jums ir kaut kādi plāni, varat tos realizēt un nebaidīties un neatkāpties. Esiet uzstājīgi. Strēlniekiem šis mēnesis izskatās neitrāli, tā kā jūs varat vairāk varbūt atpūsties, bet varbūt izvairīties no kaut kādam īpaši aktīvam sporta veidiem. Mežāži, diemžēl, novembrī jūtīs saspringumu, iekšēju saspringumu, un tas tiešām neattieksies uz situācijām. Situācijas, tātad fiziskais plāns būs diezgan mierīgs, nebūs kaut kādas smagi konflikti vai smagas situācijas, ko jums vajadzēs risināt. Diezgan viss būs labi, bet iekšēji jūs jutīsiet kaut kādu tādu saspringumu un saspiešanu. Tā kā noteikti varētu atrast kaut ko tādu, kas varētu jūs vairāk iepriecināt. Ūdensvīriem galvenā tēma novembrī būs partnerattiecības. Un, diemžēl, jāsaka, ka varētu būt arī konflikti. Var pacelties kaut kādas vecas tēmas ar esošiem partneriem, tāpēc esiet lūdzu līdzsvaroti iekšēji, lai varētu pēc iespējas miermīlīgāk šos konfliktus risināt. Zivīm novembrī var būt jūtama enerģijas trūkums. Un pat tā, ka tas var aiziet arī līdz kaut kādai fiziskai slimībai. Bet jūsu zīme atrodas tāda planēta kā Neptūns, un ar jums tā ir ļoti, ļoti labi savienotā. Tāpēc noteikti intuitīvi jūs jutīsiet, ja kaut kas jums sāks tuvoties. Un ja jūs jutīsiet, ka kaut kas nav labi, būtu vēlams aiziet pie ārsta un pārbaudīties. Un arī saudzējiet lūdzu savu enerģiju, lai justies pēc iespējas labāk. Lūk, tā mums izskatās novembris. Tas mums bija arī viss. Paldies par jūsu uzmanību!